Kad, kur un kā skolēni varēs redzēt centralizēto eksāmenu rezultātus, kur tie būs pieejami nepilngadīgiem skolēniem, kur pilngadīgiem un kur to varēs redzēt skolēnu vecāki, kā arī par to, kā šos certifikātus atvērt, lai apskatītu. Par to šodien kanālā Rezumē LV. Es esmu Ints, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Bet šodien tātad par jūlija aktualitāti par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vispirms, kā šiem rezultātiem varēs piekļūt paši skolēni. Pēc tam par to, kā to varēs izdarīt viņu vecāki, un arī par papildus iespējām, ko darīt, ja neviena no iepriekš minētajām iespējām nedara. Vispirms par to, kad šie rezultāti vispār būs pieejami. Pamatizglītību ieguvušajiem šie eksāmena rezultāti būs pieejami no 1. jūlija 8:00 rītā, bet vidējo izglītību ieguvušajiem līdz pat 11. jūlijam visi šie eksāmena rezultāti arī jau būs nopublicēti. Skolēniem šim mērķim ir izveidota speciāla lapa eksāmeni Gov.lv. Viņiem ir jāiet uz šo lapu, jāspiež augšējā labajā stūrī poga pieslēgties, tad jāizvēlas vai pieslēgties ar e-klasu vai MyKlub atkarībā no tā, kādu elektronisko žurnālu viņi savā skolā ir izmantojuši. Šeit attiecīgi jāievada savu pieslēgšanās dati un jāspiež pieslēgties. Kad būsim iekšā, tātad šeit jūs redzat eksāmeni, kādi ir nokārtoti, tātad 23. 24. mācību gadā ar tādu un tādu kopvērtējumu, un šeit ir iespēja lejuplādēt katru no šiem certifikātiem, tātad par katru mācību priekšmetu. Spiežam uz šīs lejuplādes saites, un mums tiek ielādēts certifikāts, kuru mēs tālāk jau varam apskatīt savā datorā. Droši vien no datora uz datoru šī vieta var atšķirties, parasti droši vien tas būs kaut kur pie lejupielādēm. Te gan uzreiz jāpiebilst, ka pieslēgties šim eksāmeni Gov.lv varēs tikai no Baltijas valstīm, tātad, ja jūs esat Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. No citām valstīm tas nebūs iespējams, kā saprot, tas ir drošības apsvērumu pēc. Tātad, ja būsiet ārpus mūsu reģiona, tad šos certifikātus varēsiet iegūt citā veidā. Tūlīt par to pastāstīšu. Pilngadīgie skolēni savus certifikātus varēs apskatīt portālā Latvija.lv, un turpat to varēs apskatīt arī nepilngadīgo skolēnu vecāki. Pilngadīgo, tātad 18 gadus sasniegušo bērnu certifikātus varēs apskatīt tikai viņi paši. Kā nekā skaitīsies jau pieauguši cilvēki, un ja gribēs šos certifikātus redzēt viņu vecāki, tad būs jāprasa pašam skolēnam. Tātad, lai portālā Latvija.lv varētu atrast šos centralizēto eksāmena rezultātus, šeit jau pašā sākumā tātad sadaļā pakalpojumi, kā šī brīža aktualitāte ir ievietota, tātad saite uz centralizēto eksāmena rezultāti un mani dati izglītības reģistros. Tātad tieši šeit mēs arī varam spiest uz šīs saites, vai arī, ja mēs spiedīsim uz meklēšanas, tad šeit arī jūs redzat centralizēto eksāmena rezultāti, mani dati izglītības reģistros. Iesim uz centralizēto eksāmena rezultāti, nonākam pakalpojumā, kur ir šī rezultātu saņemšana, ieliekam atzīmi, ka piekrītam lietošanas noteikumiem un spiežam pieprasīt pakalpojumu. Un ja mēs esam tātad pieaugušais un gribam paskatīties par savu nepilngadīgo bērnu, tad mēs tālāk spiežam manam nepilngadīgajam bērnam. Ja mums viņi ir vairāki, tad izvēlamies, pa kuru mēs gribēsim apskatīt šos te rezultātus. Šī gadījumā es skatīšos par bērnu, kurš ir kā reiz tikko beidzis 9. klasi. Šeit tālāk es redzu, ka tagad viņš ir izvēlēts, tātad tev es varu redzēt viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu un spiest tālāk. Nākamajā solī tātad es varu apskatīties, tātad vai viņa profesionālās izglītības dokuments, es gribu apskatīties, vai lēmums par valsts valodas prasmes pārbaudas rezultātiem, vai tas, kas man šī gadījumā interesē, tas ir vispārējās izglītības certifikāti. Spiežu uz šo te pirmo izvēli. Un lūk, es redzu tātad, te ir datumi, acīm redzot, kādā ir šie te lēmumi pieņemti, te ir numuri, eksāmena nosaukums, ir vienkārši centralizētais eksāmens, un šeit ir tātad saites leju pielādēt e-dokumentu. Tātad es varu katru no šiem dokumentiem, ja es uz viņu spiedīšu, tātad man tiek ielādēts šis te dokuments, es viņu tālāk varu datorā atvērt, viņš ir tātad e-dok formātā, tātad elektroniski parakstīts dokuments, ja es vēršu vaļā šo elektroniski parakstīto dokumentu, tad šeit es redzu tātad šī te certifikāta saturu. Zemāk var redzēt tātad detalizēta informācija, un faktiski tas arī ir tas certifikāts. Atkarībā no tā, cik šie eksāmeni bijuši, tātad mēs varam katru tātad certifikātu ielādēt savā datorā kā
e-parakstītu dokumentu, un pēc tam viņus saglabāt, kur no mums viņus vajag. Aiziešu vēlreiz uz sākumu. Otrs pakalpojums, tātad mani dati izglītības reģistros. Atkal, ja es uz viņu eju, tātad piekrīt lietošanas noteikumiem, pieprasīt pakalpojumu. Šeit ir mazliet mazāk ērti, tātad, ja es izvēlēšos pārstāvētās personas, tātad mans nepilngadīgais bērns, bet šeit man ir jāieraksta personas kods. Kad esmu ierakstījis personas kodu, spiežu tālāk, un te var apskatīt arī pa savu nepilngadīgo bērnu, tātad visu, kur pavērt vaļā, tātad pa pirmsskolas izglītību, pamat izglītību, interešu izglītību un tā tālāk šeit vajadzētu būt piereģistrētam visam, kas ir izglītības sistēmas reģistros par viņa dažāda veida izglītību. Mūs šī gadījumā interesē dati par personas centralizēto eksāmenu vērtējumiem, un ja mēs to pavērsim vaļā, tad šeit mēs varam redzēt, tātad 23. 24. mācību gada, lūk, eksāmens tur angļu valodā, eksāmens latviešu valodā, eksāmens matemātikā ar kopējo vērtēšanu un detalizāciju, tātad cik procenti par katru sadaļu. No šejienes mēs nevaram neko izdrukāt, šeit mēs varam vienkārši apskatīties informatīvi. Certifikātus mēs tātad izdrukājam tajā iepriekš minētajā e-pakalpojumā. Protams, lai mēs piekļūtu šiem e-pakalpojumiem, tātad mums vajadzēs apstiprināt savu identitāti, vai ar kādu bankas autentifikāciju, vai ar e-parakstu, vai ar Smart ID, kas kuram ir par rokai. Ja gadījumā jūsu skola nav izmantojusi ne e-klasi, ne MyClub šos elektroniskos žurnālus un attiecīgi ar šīm pieslēgšanās metodēm, tātad vietnē examen.gov.lv piekļūt nevarēsiet, un esmu dzirdējis, ka tādas skolas Latvijā dažas vēl esot. Tad ziņas par saviem certifikātiem, respektīvi pašus certifikātus jūs varat prasīt savā izglītības iestādē, un viņi tos dabūs pa taisno no Izglītības un zinātnes ministrijas reģistra. Un tālāk nosūtīs jau jums e-pastā. Tad savēlkot visu kopā, tās iespējas ir šādas. Skolēni savus certifikātus var apskatīt lapā exameni.gov.lv, vai portālā Latvija.lv, bet ja nav iespējas pieslēgties ne tur, tad prasīt savā skolā. Skolēniem, kas attiecīgi atrodas ārpus Latvijas, tātad viņi varēs apskatīt savus certifikātus portālā Latvija.lv, ja viņi ir jau 18 gadus veci, vai viņu vecāki varēs apskatīt viņus certifikātus arī šajā pat vien portālā Latvija.lv. Bet, ja nav iespēja pieslēgties portālam Latvija.lv, tad atkal jau jāsazinās ir ar savu skolu. Vecāki par savu nepilngadīgo bērnu varēs šos certifikātus apskatīt portālā Latvija.lv, vai arī prasīt pašam skolēnam, kurš jau to būs dabūjis šo certifikātu no exameni.gov.lv. Bet, ja esat kāds no vecākiem un jūsu skolēns ir jau 18 gadus vecs, tad varēsiet šo certifikātus jautāt tikai viņiem pašiem, kur viņi to būs saņēmuši vienā vai otrā veidā. Eksāmenu certifikāti būs pieejami elektroniski parakstīta dokumenta veidā. Tātad, lai tos atvērtu, vajadzēs kādu programmu, kas prot atvērt šos elektroniski parakstītos dokumentus, tie, kas ir ar paplašinājumu e-doc. Ja uz jūsu datora būs uzinstalēta programma e-parakstītājs, tad jūs varēsiet šo failu atvērt vienkārši divreiz noklikšķinot uz tā. Ja gadījumā šī programma jums nav uzinstalēta, tad apskatīties, kas ir šajā elektroniski parakstītajā dokumentā, jūs varēsiet aizejot uz portālu e-paraksts.lv, bet ja gadījumā gribēsiet atvērt šo dokumentu uz savu viedtālruņu vai planšetes, tad jums vajadzētu pirms tam uzinstalēt lietotni e-paraksts.lv. Nesajauciet nevis e-paraksts mobila, bet e-paraksts.lv. Starp citu, par to, kā atvērt elektroniski parakstītos dokumentus, es pirms vairākiem gadiem biju nofilmējis vienu video un saiti uz to arī pielikšu tepat, ja kādam nodara. Uzreiz pateikšu arī, ka certifikātus izdrukāt nekāda liela jēga nav, jo tajā brīdī, kad jūs tos izdrukājat, tā ir vienkārši lapiņa bez jebkāda juridiska spēka. Kā dokuments tas ir izmantojams tikai elektroniskā veidā, tātad kamēr tas ir kā elektroniski parakstīts dokuments. Zinu, ka būs izglītības iestādes, kas prasīs izdrukāt šo certifikātu kopijas. Lai nekašķētos, varat, protams, izdrukāt un šīs kopijas iedot, bet, ja godīgi, tad Latvijā esošajām izglītības iestādēm pašām ir iespējas piekļūt šiem certifikātiem patiešo no izglītības ministrijas sistēmas. Vēl varētu būt jautājumi, kas tad ar skolēniem, kas šos eksāmenus nokārtojuši nav, kur tos rezultātus var uzzināt viņi. Tie, kas pieslēgsies exameni.gov.lv, tur to arī redzēs. Īsumā tā. Ceru, ka visi pie saviem rezultātiem un certifikātiem varēs tikt, un galveno esmu pastāstījis. Bet šoreiz man tas viss. Atā!